Es esmu Jānis Kūms, ar skriešanu nodarbojos jau kopš 10 gadiem, respektīvi 17 savus dzīves gadus esmu pavadījis mazāk vai vairāk skrienot. Sāku es ar skriešanu nodarboties kā orientierists un joprojām nodarbojos ar orientēšanās sportu. Tāpēc man patīk arī skriet Stirnubuka distancēs, jo tas nav vienkārši skrējiens pa pilsētu vai skrējiens pa asfaltu, bet tur ir tieši mežs, taciņas un vispārējais, kas orientieristam ir tuvāks sirdī. Mani sniegtie padomi ir reāli dzīvē pārbaudīti, jo arī tad, kad es sāku skriet, nebija tā, ka es zināju atbildes uz visiem šiem jautājumiem, kurus šobrīd man uzdod skrējēji iesācēji. Šobrīd paralēli pilnas slodzes darbam es trenējos 6 reizes nedēļā, pievēršot uzmanību arī ķermeņa vispārējai fiziskai sagatavotībai. Noskrienu aptuveni 100 km nedēļā. Tāpat skriešana man palīdz risināt dažādas problēmas. Teiksim, nepavelti mums skrējējiem ir tāds teiciens, ja tev ir problēma, aizej paskrien. Jo skrienot, tu vari pavadīt laiku tikai ar sevi tieši tajā brīdī, kad tu skrien, un tu vari izspriest, principā, aprunāties tā kā ar gudru cilvēku dialogā īstenībā, kurš esi tu pats. Tāpēc tiekamies visi Stirnubukas distancēs un ieskrienam mežā.